Vai atceries, kad izmira dinozauri? Ja tā, tad iespējams to arī atceries pēdējo TV kastes video. Lūk, jauns materiāls. Sveiki! Mēs esam TV kaste un mēs esam atpakaļ. Mūsu pirmais video šogad būs video ar jauno skolu un padomes prezidenti Samantu Momču. Kādas sajūtas tev bija, kad trešdien uzzināji, ka tu kļuvi par prezidenti? Es biju diezgan šokēta un pārsteigta, jo es negaidīju šādu lietu pavērsienu, bet galu galā esmu diezgan priecīga un apmierināta ar paveikto. Es zinu, ka tu dejo un ka tu arī bildēji septembra ballē un tu nodarbojies ar ļoti daudz visādām lietām, ļoti daudz visādi hobby. Kā tu domā visu to apvienot ar darbu, šī gada darbu, kas tevi sagaida? Es domāju, ka no sākuma tas noteikti būs diezgan grūti, bet gan jau viss būs labi, gan jau viss pieradīšu, gan jau lietas sakārtosies un viss būs tā, kā tam jānotiek. Nu, gan jau. Kādi vispār ir tavi nodomi šogad padomē, kur domā darīt, tādu foršu sastādīt? Es noteikti gribu daudz aktīvu pasākumu, kurā mēs varētu iepazīt gan padomu viens otru, gan iepazīstināt mūs vairāk ar skolēniem, jo es kā skolēns pagājušo gadu nejūtu, ko īsti tā kā padomi dara. Nē, es jūtu, bet es nejūtu to, manuprāt, pietiekami daudz. Līdz ar to es gribētu, lai skolēni un padome un skolotāji, lai visi savā starpā ir tuvi, saliedēti un visi ir draugi. Kā tu jūties, ka pagājušajā gadu padomē bija, ja es nemaldos, 8 cilvēki, un šogad padomē tas skaits ir dubultojies, un jūs esat... Mēs esam 17 cilvēki. 17 cilvēki, perfekti. Un kā tu domā strādāt ar tik milzīgu komandu? Es domāju, ka tas nebūs grūti, jo ir vienkārši jārespektē vienam otru, ir jāpieņem otru viedoklis, ir jāmāk cienīt vienam otru. Un šobrīd izskatās, ka noteikti nebūs tādas problēmas. Mums gan ir bijuši tikai divas tādas, patiesībā viena īsta tāda tikšanās par šo laiku, bet jau liekas, ka būs forši. Sveiki! Es parasti esmu aizkapa balss, bet šajā reizē es intervēšu mūsu skolas jauno prezidenti. Tevi sauc? Es zinu, ka es arī runāju dīvaini, bet davai. Krēslu vairāk. Krēslu maiņa, yes! Kāpēc tu domā, ka tev bija tā kā kaut kas īpašs tavā kampaņā? Kāpēc tev ievēlēja? Es domāju, ka diezgan lielu lomu nospēlēja radioreklāma, jo pirmkārt no tāda bija vienīgajai. Otrkārt, manuprāt, tāda bija pirmo reizi, kad tiešām pa skolā par radio palaida reklāmu, kurā es tā kā iepazīstināju skolas biedrus ar savu kandidatūru prezidenta vēlēšanās. Tu nokārtos man roltūs? Nē. Un tagad man ir vēl viens jautājums tev. Man liekas, kāds viņu ir uzdevis debatēm, bet es pajautāšu vēlreiz, lai cik plašāku auditoriju. Iepriekšējā padomē noteikti bija kaut kādi mīnusi un kaut kādi varbūt plusi. Un ko tu gribētu atzīmēt, kādus plusus un mīnusus un kā tu viņus labotu? Manuprāt, lielākais vecās padomes mīnus bija ļoti vājš savstarpējais kontakts. Negluži tādā tiešā fiziskajā saskarsmē, bet vairāk kā draudzības ziņā un tādā savstarpējā respekta ziņā. Es domāju, ka noteikti tā būs tā galvenā lieta, pie kā būs jāpiestrādā šobrīd visiem kopā, jo ne jau viens cilvēks to var izdarīt. Tas ir visu cilvēku kopīgs, smags darbs, lai visi viens otru respektētu. Bet noteikti liels pluss bija visi tie pasākumi, tā aktivitāte, tā visa jautrība, kas vienmēr notika. Ja rītdien tu varētu pamosties ar jebkura cilvēka ķermeni, kura tā būtu un ko darīt? Es noteikti būtu puisis, jo puišiem ir tik ļoti viegla dzīve. No rīta tu nebūtu priecīgi. Nē, pirmkārt es būtu puisis, otrkārt es būtu Kamerons Dallas, jo... Ja tu būtu bagāts puisis, ja? Viņš nav bagāts, viņš ir skaists. Man piedod, man nav jāsums, kas ir Kamerons Dallas. Nu, tas ir jū... Es pieļauju, ja viņam ir amerikāņu vārds un uzvārds, tad viņš ir bagāts. Viņam ir vainas un jūtums.
Jā. Paldies, ka biji šeit mani, mums, aizkada balsi, Roni, montētāja meiteni un Enī. Vienīgo nosauci vārdu. Tu selfiju taisi? Šādā veidā! Es negribu redzēt, ko viņi tur dara aizskatā. Jūs vispār negribat redzēt, kas notiek aizskatā. Lai tev veicas. Paldies. Lai tev veicas. Tu garā sūti! Ceram, ka izbaudījāt šo. Pēc leduskapī deg gaisma, ja pa naktī ēst nedrīkst. Tāpēc, ka es uzskatu, ka ir ļoti daudz cilvēki, kuri vienkārši nespēja ievērot šo šausmīgo noteikumu, neēst pa dienu, jo viņiem vienkārši nav laika ēst pa dienu. Tāpēc viņi ēst pa naktī. Piemēram, es noteikti esmu tas cilvēks, sāk pa naktī.